Vai domājat, ka vairāk papīra nozīmē mazāk koku? Padomājiet vēlreiz. Jautājums ir šāds. Vai jūsuprāt, jūs zināt par papīru un kokiem? Iespējams, jūs nezināt. Jums taču vienmēr ir mācīts, ka vairāk papīra nozīmē mazāk koku. Un galu galā papīra ražošanai patiešām ir vajadzīgi koki. Bet vai zināt vēl ko? Patiesībā nē, tas nenozīmē mazāk koku. Kaut vai paskatieties uz mums. Iespējams, jūs nezināt, taču Portugāle ir kļuvusi par diezgan lielu augstas kvalitātes papīra produkcijas ražotāju. Tomēr mūsu mežu platības ir palielinājušās par vairāk nekā 60% pēdējo apmēram 100 gadu laikā. Kā? Ļaujiet paskaidrot! Cilvēkiem ir vajadzīgi papīra izstrādājumi. Tieši tādēļ mēs sākām tos ražot. Augstas kvalitātes, greznus, daudzveidīgus, radošus un ilgspējīgus papīra izstrādājumus. Izstrādājumus, kuri jo labāk tika iepazīti, jo vairāk tika lietoti. Un, protams, jo vairāk tie tika lietoti, jo vairāk mums bija jāražo. Un jo vairāk koku mēs izmantojām, jo vairāk mums tie bija vajadzīgi. Tādējādi mēs ne tikai iestādījām tik daudz koku, cik izmantojām, mēs iestādījām vairāk koku nekā izmantojām. Tādēļ nākošreiz, kad domāsiet lietot ierasto papīru, padomājiet vēlreiz. Jo, ja jūs parūpēsieties, ka tiek izmantots Portugālē ražots papīrs, mēs garantēsim, ka tas nozīmēs vairāk koku. Papīrs no Portugāles. Vairāk mežu, labāka nākotne.